Mangala stūvā tātad mašs svaru zīmē ir neitrāls. Tāda situācija parāda to, ka cilvēks ir ļoti pievilcīgs, ka viņam ir ļoti spēcīgs ķermenis. Šie cilvēki ir ļoti jūtīgi pēc dabas, māk, ja ir dotības no dabas jau komerciālajā jomā, ir ļoti labi sportisti, ļoti labi, teiksim tā, labus rezultātus gūst kaut kādās konflikta situācijās vai kaut kādās diskusijās. Ir ļoti, teiksim, cilvēki, kam piemīt ļoti laba gaume. Viņiem patīk draudzēties ar ļoti izglītotiem cilvēkiem, bet neskatoties uz to, teiksim, tāds neliels mīnusiņš, kad viņiem ir ļoti grūti nodibināt kontaktus ar pretējo dzimumu. Pēc dabas ir ļoti labsirdīgi, runātīgi, teiksim, jā, bet neskatoties to, tā kā svari ir gaisa zīme, mašs ir uguns, stihijas pārstāvis, jā, tad attiecīgi šie cilvēki ļoti ātri var iekarst, jā. Tā kā šiem cilvēkiem tā kā piemīt arī tāda lieta.